es izskatu. Loreta ir. Varas. Ir, jā? Jā. Tātad daba, jo viņa ir laba. Tātad 16 gadu ziedas papīra lapums ir tikai 13 punkti, tāpēc, ka bišķīt mums tur iztrūks, bet mums ir 16 gadi, jā? Vispār, mums visiem tā kopā. Tā, tātad mums bija slepenais ierocis, Renārs. Mums bija, jā, tas ir Renārs, iepazīstieties. Tātad mums pirmais punkts mums ir pierakstīts, ka Reinis strādāja bankā, un tad viņš teica, Loreta arī strādāja, aizmirs, kur. Nu, jā, viņš karoči ikdienas darbiem. Tā, otrais punkts varbūt kāds vēl grib izteikties, lūdzu. Otrais punkts, lasi. Ok, tad... Reinis ideja laivu, Jā. laivošanu. Viņš esot redzējis upē, ka kāds braukā ar laivām un izdomājis, ka varētu nopirkt laivas, jā. Tad, lūdzu. Pēc tam Reinis nopirka 4 laivas. Tieši 4. Tas ir svarīgi. Tad, tur pa vidu, 6. caur 3. un 4. esot bijis, kā Loreta pārdod ķemes un ādas aprotus. To es nezināju, to es nebiju dzirdējusi, to kāds bija dzirdējis šeit, es nebiju, bet, tas nekas. Mums par to izstāstīja, man tas liekas ļoti forši. 4. Reinis pārdeva Mersi un nopirka Defender pirmo. Tālāk, lūdzu, pa punktam. Tā, biznesu viņiem apgaizīts, un viņš nopirka laivas. Pēc tam rodas ideja plaukšana. Un tad, kā mums Renārs teica, esot bijis cūku mērs, un tāpēc pārtrūk ķēmi pārdošanu. Tad ķēmis vairs nevarēja pārdot, jo, saruna, jā, nav. Izēvils. Jā, nav izēvils, jā. 8. Lūdzu. Viņš iegādājās jaunu zemi pārtilpiņiem, jā? Jā. Un Uzbūvēja tiltu. un nojuma. Jā, nojuma. Tad vēlāk tur radās tas pārtiks namiņš. Pēc tam lokšāvei prasīja, vai varbūt to kaut tikai zupi, tad satriek kafejnīca. Jā, tad kafejnīca. Tad pēc tam jauns Defenders. Pa vidām tur esot maiznīca uztapusies. Un tad pagājušo gadu. Un tad ir tagad. Tagad kafejnīca vairs nav kafejnīca, tas ir restorāns. Jā, un tad ziemā, mums ir arī pierakstīts, kas notiek ziemā. Ziemā notiek pasākums skolā. Tur dzimšanas dienas, tur Ziemassvētku, tur pasākumu un tā tālāk. Un aktivitātes visādas. Tur var cepumus cept, cik es atceros, Loreta stāstīja. Un piparkūkas, jā, dekorēt un tā. Jā, un tas ir mūsu Loreta ir. Te pie galva. Jā. Kādi ir jautājumi? Vai ir jautājumi? Ziemā sācās Ancis dabas māja. Visi sekojiet Instagramā un brauciet ar ģimenēm. Būs superīgi brīnum notikumi. Loreta, vai tu esi bijusi Jelgavas pilī uz Ziemassvētku balli? Nē. Bet tev vajadzētu, tev noderētu. Viņi, tu aizbrauc paskaties, tad, kad ir tā balva, nopēc biļeti aizēj. Tur ir katrā telpā kaut kāds pasākums, piparkūku darbnīca ir tas mazākais, to dara mēs, bet tur ir visa pils ir pasākumos, sākot ar, tur jau ir, viņa to ir attīstījis gadu no gada. Tu vari operas koncertu noklausīties, tu vari šito noklausīties, tu vari izdarīt to, tu vari izdarīt vēl kaut ko, bet tur var tik daudz idejas dabūt tam, ko Žēl, ka jūs viņa darat. nav novembrī šogad tā balva. Jo mums tad vajag... Bet man ir jautājums par to X faktoru. Kāds ir X faktors? X faktors kaut kas tāds, kāpēc tieši viņi ir. Kāpēc tieši viņi un kāpēc viņiem izdodas? Kāpēc viņiem tas izdodas? Es teiktu, ka Reinis tas atstrādātais humoriņš ir tas X faktors, un tā viņa vispār persona, jā. Loreta, par Loretu, nu tur ir daudz. Man liekas, viņai menedžēšanas būs vairāk liekas. Viņš pirmām kapie. Labi. Tas arī varētu būt. Jā. Nu, Bet es varu dzert, ja neviens. Nebija. Man, paldies. es vispār pasaulē, bet es Asai bija.